Esiet sveicināti mūsu podkāstā, un šodien mūsu saruna tēma ir ģimene. Kā ar dažādām aktivitātēm stiprināt starppaudžu sadarbību, kā veicināt bērnu radošumu, un sarunas biedre ir Kristīna Bogdane, kuru Jelgavā noteikti pazīst ļoti daudzi, un biedrības ģimene nākotnē priekšsēdētāji. Labdien! Labdien! Prieks atrasties šeit un iesaistīties sarunā, apspriežot dažādas tēmas, kas saistītas ar ģimeni. Kristīna, jūs organizējat pasākumus, kurā ir gan bērni, gan pieaugušie, kas kā biedrības priekšsēdētāji šajās aktivitātēs arī pašu aizrauj. Vispārībā tās idejas, kas top, un tad viņas pārvēršas par īstenību, iesaistot tieši pasākumos gan bērnus, gan jauniešus, gan vecāka paudžu gājuma cilvēkus. To gandarījumu rada tas, kad cilvēki priecājās, cilvēki grib svinēt svētkus, rīkot pasākumus, būt kopā. Un tā vēlme ir redzama, un darot to, aizvien vairāk gribas to darīt un iepriecināt, un tā kopā būšana, lai būtu. Kā arī notiekās tā, ka varbūt kāds pasīvāk iesaistās, bet redzot, ka tie pasākumi izdodas un viss ir tik patiesi un patīkami, ka cilvēki pēc tam nāk un tie, kas mazāk iesaistījās, pat vaicā, vai kāds būs, jo gribētos atkal kaut ko. Un es domāju, viens no tādiem pasākumiem, par kuru ir tik ļoti liela interese, manuprāt, ir Jelgavas gardākais pasākums, kulku konkurss, kurā patiešām dalībnieki arī jautāja, kad būs nākamā tikšanās reize, kad būs nākamais konkurss. Un manuprāt, ka biedrība un arī Kristīna, protams, pašas līderība ir aizrāvusi jaunas sievietes gan sevi prezentēt, parādīt, un mēs arī redzam, ka pēc organizētiem kulku konkursiem dažas sievietes ir plūkušas laurus arī Latvijas līmenī. Varbūt mazliet par to ideju, īstenošanu un kā ar savu darbību iedvesmot arī pārējos. Jā. Vispārībā mana pirmā pieredze šajā visā, es pat esmu konditors. Un man vienmēr tas ir saistījis. Es esmu arī pati kūku cepēja un tā, bet tad, kad bija tas, man Jelgavā bija bizness, bumbu virpulis, balto bumbu istava, un uz bumbu virpuli nāca ballēties ļoti daudz cilvēki, un, protams, kā katrā ballītē vienmēr ir kūka. Darba dienās gan tur sanāca pa 2 ballītēm, bet brīvdienās vienmēr kādas 4 ballītes sanāca. Un tad katrā pasākumā ir tā kūka, jo mēs vienmēr bijām klātesoši, lai sakotu telpas noteikumiem un tā. Un katra ģimene vienmēr gribēja padalīties, pacienāt un pastāstīt, kas tas kūku cepējs, ka viņa kūka ir pati gardākā un tā. Un tad man visu laiku galvā grozījās tā ideja, ka tas tā kā Jelgavā vajadzētu popularizēt un cilvēkiem parādīt, ka ļoti spējīgas konditoras, kas cep gardas kūkas, arī ir Jelgavā. Bet līdz tam bija jānonāk, lai vienu vietu viņas visas pulcētu un iepazīstinātu Jelgavas un apkaimes iedzīvotājus tieši ar mūsu Jelgavas kūku cepējām. Un tā tapa pirmais kūku konkurss, rudens kūkas garša. Tas bija pirmais. Nu, tā kaut kā. Manuprāt, pirms 2 gadiem. Senāk tas bija, jā, pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem. Un manuprāt, ka tas skaistākais šajā pasākumā bija arī tas, ka pulcējās gan tādas pieredzējušākas, gan jaunieši, kur vēl mācās. Varbūt arī par šo aspektu, kā uzrunāt jauniešus, iesaistīties, nebaidīties, noticēt saviem spēkiem un prezentēt to, ko jau prot. Jā. Bija tā, sākumā, protams, lai tā ideja tiktu realizēta, bija jāsaprot, vai vispārībā būs tās dāmas, kas nāks, kas gribēs dalīties ar savām receptēm, kas nekautrēsies, kas nebaidīsies. Jo ir jau cilvēki, kas ceptās kūkas mājas apstākļos piedāvā, bet viņi kautrējas no tā visa pastāstīt, prezentēt. Viņi saka, man kaut kas var nesanākt, tur būs profesionāļi. Bet īstenībā pirmā bija, ko es uzrunāju, Dobeles kūku, Ābolu kūkas karaliene, kas Ilva Liepniece zinām. Viņa gan nav tīra jelgavniece, bet gribējās viņu uzrunāt, jo tā bija rudens kūka.
Un tad, kad es mēģināju apzināt arī pārējās, viņas gan arī visas kautrīgas no novada meitenes bija, gan pilsētas meitenes teica, no ko nu es tur noteikti savāksies profesionāļi un kā man tur ies. Un galvenais ir prast cilvēkam ļaut noticēt sev, jo tajā brīdī, kad stāsta, ka tas ir profesionāls, nevienmēr tā profesionāli noformētā kūka var dot to pareizo garšu, jo kritērijs ir ne tikai ārējais izskats, kritērijs jau ir arī, no kā tā kūka sastāv, kāds ir kūkas griezums, un tā ideja lēnām pirmajā konkursā mums bija 23 dalībnieces, un tas bija ļoti lieliski. Un atgriežoties vēl pie šiem jauniešiem, pat pie ukraiņu jauniešiem. Jā, nepastāstīju par jauniešiem. Jauniešus es mēģināju uzrunāt vairāk, es devos uz amatu skolu, tur, kur viņi praktizē tieši šo profesiju arī, jāsaka tā. Un mēģināju uzrunāt, kur arī jaunieši uzreiz teica, nu tur būs pieaugušas sievietes, pieaugušas dāmas, kā tur mums ies. Bet arī viņiem es stāstīju, ka tas jau nav galvenais. Kūkas garša jau nevar izmainīt, ja viņai ir radoša pieeja, jo tā rudens kūkas garša, viņa bija tāds plašs spektrs, varēja izmantot ķirbi, cidoniju, smilšērkšķis bija, pīlādzis bija, un es teicu, katrs jau ieliek savādāk, un komisija garšojot to kūku, tāpatās viņa izteiks kaut kādu spriedumu, izteiks ieteikumu kaut kādu, un nevienmēr varbūt arī ir svarīgi uzvarēt tajā konkursā, es viņus centos iedrošināt arī tā, bet atnākt un būt līdzās cilvēkiem, kas jau vairāk kārt to ir darījuši, kas ar to nodarbojās, un viņi arī var dot padomu kādu, iedrošināt, pastāstīt, bet arī tāpatās tie pieaugušie cilvēki, dodoties pie tiem jauniešiem, viņi var vērtēt izskatu, paskatīties un teikt, kā kaut kas tik neparasts, jo jauniešu pieeja ir savādāka, pieaugušo cilvēku pieeja ir savādāka, un profesionāļu pieeja vēl ir savādāka. Es esmu arī baudījusi to atmosfēru un jāatzīst, ka tā tik ļoti veiksmīga starppaudžu sadarbība šī pasākuma īstenošanā ir tāds abrīnas vērta un, protams, ka ir ļoti liela nozīme biedrības līderim, biedrības priekšsēdētājam, kā viņš uzrunā, kā viņš vada. Kuras no šīm prasmēm, Kristīna, kā biedrības priekšsēdētājiem ļoti svarīga? Man tā liekas tā tiešā komunikācija. Tas cilvēcīgums, tā iedziļināšanās tajā, ka tajā brīdī, jā, arī tajā kūku konkursā piedalījās ukraiņu, gan jaunieši, gan pieaugusi sieviete, bet bija jāsaprot arī to, ka tas cilvēks ir atbraucis no Ukrainas, ka viņam vēl tas pamats te nav tik stabils, ka viņam var uztaisīt kaut ko grandiozu, tādu profesionālu, jā, bet viņa iedrošinājās, viņa nāca, viņa līdzās pastāvēja, jo viņai arī bija svarīgi sajust atmosfēru, un viņa pati arī pēc konkursa teica, man pat nav svarīgi, vai man dos kādu balvu vai ko, es tik labi šeit sajutos. Un tur arī tas, man tā liekas, uzrunājot cilvēkus ar to cilvēcīgo, vienkāršo, tu gūsti tādu tā kā lielāku atbalstu, nekā, ka tu pieeji tā strikti ar kaut kādiem ļoti, ļoti drastiskiem noteikumiem. Un to arī meitenes pašas pēc konkursa pirmā teica, un arī ukraiņu, gan tā sieviete, gan jaunieši teica, ka tik jauki, ka var iedrošināt un to cilvēcīgo atmosfēru radīt, ka tas mājīgums ir, un tu pat tajā brīdī nejūties kā konkursā. Jo tajā brīdī, kad stāstos, tā kā ir konkursa noteikumi, un tu saki, ka tev būs jāprezentē, būs jāpastāsta, un cilvēks, kas var izcept kūku, nevienmēr var iziet priekšā un pastāstīt. Un tajā brīdī, kad nāk tā viņa kārta, tāda sajūta, viņš satraucies, tā kā dreb, bet viņš redz, ka īstenībā to visu var tik vienkārši izstāstīt, un visi tik saprotoši klausās, un tas vairs neizvēršās par tādu tā kā konkursu, bet tādu foršu pasākumu. Paldies! Liekas tā, ka mēs pat sajūtām šobrīd šeit to kūku garšu, vai ne, rudens kūku garšu, bet biedrība ļoti daudz strādā arī labdarībā. Mazliet par šo aspektu, kā uzrunāt sabiedrību un kuras ir tās jūsu labdarības organizēšanas aktivitātes, kuru paši arī īpaši uzrunā? Jā, ar labdarību ir tā. Man tā liekas, ka šodien, lai vispārībā veiktu darbus, ir jāsaprot, ka ne visa sabiedrība ir atvērta un gatava iesaistīties kaut kur. Bet tajā brīdī, kad tu proti ar viņiem parunāt, izstāstīt, citreiz cilvēki saka, priekš man tev to vajag.
Bet tad tu saproti, ka varbūt tam pašam bērnam, tam pašam senioram citu iespēju nav, ka tikai tajā brīdī, kad tu aizej, uzrīko pasākumu, novadi par paldies vienkārši, jo viņam tas patika, tas piepildīja tā kā viņa sirdi, viņš kļuva smaidīgs, viņš kļuva atvērtāks, viņš vairs nav tik tāds noslēgts, jo īstenībā vientuļš, jā, jo cilvēki īstenībā šodien kļūst tādi naidīgi, drūmi, bet ja viņš apmeklē kādu tādu foršu pasākumu, kur no viņa vairs neko lieku neprasa, kā tikai grib iepriecināt, viņš varbūt arī sāk aizdomāties, ka arī viņš kādu pienesumu tam visam varētu dot, iesaistīties, palīdzēt, ja? Nu tā kaut kā. Un tāpēc tie tādi pasākumi, kas var iepriecināt, nu tie saucamie labdarības pasākumi, gan vientuļos cilvēkus, gan mēs devāmies pie skolotājiem, kuriem jau izdienas pensija, bet viņi vientuļi ir palikuši Ziemassvētkos, gan mēs aicinājām ar senioriem kopā bērniņus, kuriem varbūt nav tās iespējas mājās uzcept piparkūku un priecāties par gardām konfektēm uz Ziemassvētku pasākumu, lai radītu to gaisotni. Nu, tad liekas, ka, ja tu iepriecini un viņš smaida, kad arī tava sirds tā kā piepildās ar to gandarījumu. Manuprāt, ir ļoti skaisti, ka biedrība labdarībā dāvina ne tikai konkrētu lietu vai produktu, bet jūs kā biedrība dāvināt mācīties un dāvināt bērnam apgūt kādu jaunu prasmi. Jā. Īstenībā tas mērķis vienmēr ir bijis tāds, likās, ka tas ir jāveic. Par to ir tas prieks, ka šobrīd ģimenēm, citreiz ģimenē ir tikai viens cilvēks, kas pelna, un viņš pelna, viņam nav laika ziedot laiku bērnam tik daudz, cik vajadzētu. Citā ģimenē ir 2 vecāki, bet viņi varbūt, viņiem nav prakse, kā to darīt, un ir daudzi bērniņi tādi, kas priecājās ņemt un kaut ko darīt, bet viņiem nav kas to tā kā dod. Un tad tādas lietas pamanot ikdienā, tu saproti, ka, ja tev ir iespēja to darīt, tad tu varētu to darīt. Un tā mēs sākām organizēt dažādas tā kā rokdarbu darbnīcas, mēs sākām ēst gatavošanas darbnīcas organizēt, iesaistīties aktivitātēs, kur tā pati siera siešana. Bērni nekad nebija redzējuši, kā notiekās siera siešana. Jelgavā Arodu sētā mēs uz ugunskura vārījām to pašu pienu, bērām ķimenes, un beigās sanāk gards siers, un bērni pārsteig, ka vispār tā top siers. Jo daudz tos procesus nezin, vecāki nav pamācījuši, kādam varbūt nav pat vecvecāku, jo svarīgi jau, lai ģimenei kaut ko stāsta, bet tās iespējas šodien nav tik daudz, un tad mēs tā kā piepildam varbūt sabiedrībā to vietu, cik mēs varam, tik mēs dodam. Manuprāt, tas ir tik ļoti veiksmīgi, ka jūs daudziem aizpilda gan to vecmāmiņas un vectētiņa vietu, un caur tām aktivitātēm arī tik ļoti stiprināt šo starppaudžu sadarbību. Jā, jo tā starppaudžu sadarbība viņai ir ļoti vajadzīga. Mums Jelgavā senioru biedrībā ir ļoti daudz aktīvu seniori, kuri ir gatavi dot bērniņiem savas zināšanas nodot. Ir vecvecāki tādi, kuriem bērni atrodas ārzemēs, līdz ar to viņiem mazbērni nav, un viņi ilgojas pēc tā, lai kādam kaut ko pastāstītu, iemācītu. Un ir atkal tādi bērniņi, kuriem pat nav to vecvecāku, viņi ir šeit pat jelgavnieki, bet viņiem nav to iespēju. Un tad atrodoties senioru biedrībā un sadarbojoties, ir tā iespēja bērniem gūt, mainīt priekšstatu, kad dodoties pie veca cilvēka, nav tā, ka tikai tas ir vecs cilvēks, bet ka tas ir ar savu pieredzi, ar savām prasmēm cilvēks, kas tevi var palīdzēt pilnveidot. Jā, milzu ieguvums. Paldies, Kristīne, par sarunu. Paldies par ieguldīto darbu biedrībā un paldies par to lielo darbu, kas ir veikts gan bērnu radošuma attīstībā, gan labdarībā, gan starppaudžu sadarbībā. Un lai jūsu biedrībā ir vēl daudz radošu projektu un lai neizsīkst tā deksme darboties un dāvāt mūsu pilsētai. Paldies! Paldies!